Jebkurai pasaules vietai pieder dzīvības gars, ja tā ir cilvēki, kas izvēlas tur iesakņoties, mīlēt, cerēt, sapņot un radīt. Šo vietu cilvēks sauc par savu pasaules centru, kurā dzīvot un realizēties. Lizuma pagastu kā mazo pasaules visumu satur un veido cilvēku spēks. Tas ir apbrīnojams dabas spēks, kas mūsos ielikts no šūpuļa. Zemes, uguns, ūdens un gaisa spēks. Bieži vien iebraucot centrā, pirmais, kas saistās ar Lizumu, ir senās ozola alejas no Lizuma mūžas laikiem. Taču lizumiešu raksturs meklējams krietni senāk, pie Gaujas, pie ūdens. Vēlāk pie zemes, kad daļa no gaujmaliešiem nolēma līft līdumu, izcirst lielas koku platības, lai iekoptu zemi. Tas bija drosmīgs solis, kas prasīja uzdrīkstēšanos, mērķtiecību un neatlaidību. Varbūt neatlaidība un gribas spēks dots lizumiešiem jau no āraviešu laikiem? Zeme ir mūsu pamats un spēks. No tās pavasaros spēku speļ pirmais asins. Tā dāvā pārticību strādīgām rokām, un tajā stipras saknes audzē lietas koks, cilvēks, kura raksturu un darbīguma pamatu satur kopā zeme. Zemes spēks vieno mūsu lizumiešus. Tas ir spēks, kas mīt mūsu cilvēkos, kuri izvēlējušies savu darbu saistīt ar zemi, zemkopību un lopkopību. Tikpat spēcīgs zemes spēks mīt tajos, kuri atrod dzīves aicinājumu, ieguldījuši tajā savu pieredzi, gudrību, laiku visa mūža garumā. Viņi ir mūsu zemes spēka cilvēki. Sijā brīvzemnieki, kas veidojušies 1993. gadā, sadaloties ietekmīgajam Lizuma kolhozam Spars, ir spilgts piemērs lizumiešu drosmei un neatlaidībai. Vadītāja Gunta Biteniece kopā ar aptuveni 40 darbiniekiem šobrīd apsaimnieko 900 hektārus, lai nodrošinātu veiksmīgu piena lopkopību. Savām vajadzībām tiek attīstīta graudkopība, kā arī vasaras periodā notiek intensīvs darbs pie skābarības sagatavošanas. Fermā esošās 330 govis spēj dot 8 līdz 9 tonnas piena dienā. Kā atzīst Gunta Biteniece, Sijā brīvzemnieki savā pastāvēšanas laikā alleži ir meklējuši iespējas attīstīties. Modernizējot ražošanu, 2011. gadā tika uzsākta jaunas govju fermas celtniecība. Pateicoties modernizācijai, jaunā ferma ne tikai atvieglo darbinieku ikdienas soli, bet arī nodrošina labvēlīgas apstākļus fermā esošajām govīm. Vadītāji neslēpj, ka brīvzemnieku pastāvēšanas laikā ir bijuši grūti brīži, it sevišķi zinot, cik nepietiekami no valsts puses tiek atbalstīta piena lopkopība. Taču Gunta Biteniece nākotnē raugās ar apņēmību, atzīstot, ka drošību sniedz uzticamie darbinieki, kuru vidū ievērojami daudz ir arī jaunu cilvēku. Var jau padoties pie kādām mazākām grūtībām vai nepatikšanām, bet tomēr cilvēki tic tam darbam un, kā saka, ar visu sirdi un vēseli to dara. Lizums ir vieta, kas iedrošina arī jaunos izmēģināt savus spēkus saimniekošanā. Viens no tiem ir Zigmārs Drubiņš. Jaunietis, kas vienīgais no visām ģimenes atvasēm ir nolēmis saistīt savu dzīvi ar lopkopību. Ģimenē esam 8 cilvēki, man ir 4 māsas, 1 brālis, un šeit sākām dzīvot kādus 15-20 gadus atpakaļ. Un kā sākām ar lauksaimniecību nodarboties, tā jau kopš bērnības piesaistīties un tikai jāturpina. Jā, tas jau viss sākās, kad pārcēlāmies uz šeini. Sākumā mums arī bija aitas. Tad jau kopš bērnības mēs gan barojām aitas, gan mazos jērus, gan trušus pieskatījām, gan vadājām jaunos teļus. Arī tos dzirdējām un pamazām tas tikai vienkārši pie lauku darbiem arī uzaugām. Pieradināti pie tā. Tas ir pats par sevi saprotams, ka laukos ir jātur dzīvnieki un ar kaut ko jānodarbojas, jo kas tik gan tie pa laukiem, ja tur tev nav nekāda dzīvnieku mājās.
Tādā ziņā pamest tagad to visu, tas būtu nepareizi. Ražot mājās un strādāt sev. Jaunietim ir savs redzējums par ģimenes saimniecības turpmāko attīstību, atzīstot, ka dzīvē galvenais ir strādāt ne tikai iztikai, bet arī savam priekam. Un tad šogad ir plānots pārbūvēt kūti, paplašināt lielāku, jo sāk nedaudz trūkt vietas, galvu skaits palielinās. Lai arī ikdiena ir piepildīta ar darbiem saimniecībā, Zigmārs tomēr atrod laiku hobijiem un interesēm. Zigmārs ir konstruējis un izveidojis savu bagiju, ar kuru arī piedalījies motokrosa parādēs Lizuma pagasta svētkos. Bagijas man ir apmēram tāda izskatā kā mašīna, samazināta un noņemts viss liekais karkas un pamatā ir tikai atstāts materiāls, kas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu nepieciešamo izturību rāmim. Principā viss pārējais notiek kā mašīnai, stūra, pedāļi, viss ir precīzi kā mašīnai. Pamatā paredzēts izklaidēm. Zigmārs atzīst, ka šeit viņš jūtas brīvs un piederīgs Lizumam, jo var darīt to, kas pašam patīk. Par spīti smagajam darbam turpināt ģimenes saimniecības attīstību. Lizums vairāk ir kā sava sabiedrība, kas ir plus mīnus ar līdzīgu domāšanu, līdzīgām interesēm un cilvēki, kas plus mīnus viens otru saprot. Man savu mūžu zarot un pa Lapai projām dot, šajā zemē pavasarot, šajā zemē rudiņot. Tā par savu mūžu un 51 skolotājas darba gadu saka Lizuma vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Silvija Ulaste. Neba velti, jo sava mūža labākie gadi nesavtīgi dāvāti jaunās paudzes izglītošanai. Skolotājs savulaik gribējusi studēt angļu valodu, taču dzīve pati aizvedusi līdz latviešu valodas un literatūras skolotājas kvalifikācijai. Savā mūžā skolā pagūts izdarīt daudz. Skolotāja kārtojusi Lizuma skolas kroniku, apmēram 15 dzīves gadu saistīta arī ar Apsīšu Jēkaba muzeju, organizētas ekskursijas skolēniem pa Latviju un ārpus tās. Taču lielākais gandarījums un spilgtākās atmiņas saistās ar 5 audzināmo klašu skološanu un palaišanu dzīvē, norādot, ka saikne ar saviem audzināmajiem saglabājusies arī pēc 30 un 40 gadiem. Ikdienā palīdz taisni tie, kuri bija lielākie palaidņi. Un mīļas un jaukas ir tās salidojumu tikšanās. Īpašs attiecības stāsts skolotājai Silvijai ir ar viņas skolnieci Anitu Kostigovu, kura, uzsākot mācības Lizuma vidusskolas 10. klasē, kļuva par skolotājas audzināmo. Vēlāk Anita atgriezās skolā jau kā skolotāja, un dzīve iegrozījās tā, ka skolotāja Silvija kļuva par ciešu kolēģi, jo abas vienā kabinetā mācīja latviešu valodu un literatūru. Tieši skolotāja Silvija iedrošinājusi Anitu iegūt latviešu valodas un literatūras skolotājas kvalifikāciju. Es uzskatu, ka latviešu valoda ir ļoti viegla. Bet tas ir pateicoties manai latviešu valodas skolotājai. Nemaz jau tik bieži tā negadās, ka kolēģi ir gatava dalīties ar to, kas viņa ir. Ir kolēģi arī, kuri, kas ir mans, tas ir mans. Un neviens jau nevar to nosodīt. Cilvēks ar savu mantu dara, ko grib, bet skolotāja Silvija vienmēr ir bijusi dāsna. To gan es runāju. Skolotāji savos bērnos centusies ieaudzināt tādas īpašības un vērtības kā kārtīga sava darba izpilde un godīgums, kārtīgs un rūpīgs raksts, kā arī tīra un labskanīga latviešu valodas izmantošana. Es domājot par skolotāju Silviju, esmu pieķērusi sevi pie domas, kas daudz ko dara tā, kā darīja skolotāja Silvija. Jo tas, kas ir labs un pieņemams, to gribas paturēt sev un to gribas nodot tālāk. Manas galvenās mājas, bez tām mājām,
kurās es esmu uzaugusi, lai kā ir bijis, es tomēr esmu spējusi palikt te, skaista apkārtne, te ir jau Gaujas stūms, tā ir mana dzīve te. Uguns, kvēlojošas ogles, liesmu mēļu spēles un siltums. Bieži vien acis kā apburtas veras uguns liesmās kamīnā vai ugunskurā sprakšķot alkšņu pagalēm. Ugunī ir divas dabas. Tā sevī nes gan iznīcību, gan jaunradi, turpinājumu. Ir labi meklēt līdzsvaru tās spēkā. Kas atrod, tam izdodas atminēt uguns noslēpumu, atjaunošanās un stiprināšanas spēku, jo uguns ir kā pavards, silts mātes klēpis, kas sargā un stiprina mūsu ģimenes un dzimtu saknes. Tiem, kas atmin uguns noslēpumu, piemīt tās spēks. Viens, divi, trīs, Noras, mājas meža pamalē ar stipru dzimtas stāstu. Kopš 90. gadu sākuma šeit saimnieko Didzis un Ilze Dambrovi, un paplašinoties ģimenei, vēlāk šo vietu par mājām sauc arī viņu bērni – Rudolfs, Marta un Austra. Pie saules stāri stīgu, kalna ausmā zemes sveic, liegā vēsmā dabā līgu, baltā dūja tālēs sveic. Lido baltā dūja lido, paldi brīvi atgūto, atstāj naktī miglātīto, sveici rītu zeltaino. Zīlājās debesu dzīlēs, balts pār un balodis trauc. Zīlājās debesu dzīlēs, baltā dūja mūsēks un lidotāji līdz, saulainais rīts. Mēs ar Ilzi te no 90. gada cīnāmies. Pamazām pa pleķītim iekopjot arvien tālāk un tālāk. Šodienu jau Rudolfs pļauj ar traktoru visriņķī un, tas pleķis ir iekopies arvien lielāks. Kā lai to saka? Te ir dzīvojis mans vecais tēvs, te ir dzimis mans tēvs, te ir dzimuši mani bērni. Te man jāpaliek. Dambrovu ģimene bieži tiek dēvēta par dziedošo ģimeni, taču viņi paši nelabprāt dižojas ar šādu titulu, atzīstot, ka dziesma un mūzika ir bijusi un būs vienkārši dabiska sastāvdaļa, kas vieno ģimeni jau vairākās paudzēs. Dziesma mūsu ģimenē ir bijusi no manas bērnības un vēl agrāk, jo gan manis vecais tēvs un vecā māte ir bijuši dziedātāji un dziedoši un no bērna kājas esmu bijis kopā ar dziesmu, un tāpat šitie visi ir šūpoti un auklēti ar dziesmu. Tas liekas patīkami, labi, jauki. Liekas, ka tas ir pats par sevi saprotams, tas nav nekas īpašs mums. Bez tā vienkārši, bez tā nav iedomājumi. Bet es jau viņu nespēlēju tā kā muzikants, es viņu spēlēju tikai tā, prieka pēc. Tādas emocijas mēs nesakam viens otram, es tur tā jūtos, to mēs vienkārši redzam, kā kurš jūt. Un ja kāds spēlē kaut ko bēdīgi, tad viņš tā arī jūtās. Bet mēs nesam tādi dzejnieki, mēs nesakam viens otram, man šodien dvēseles kumst. Mēs tad paņemam gitāru un izārdamies ar to. Bez kopā dziedāšanas ģimenei ir arī citas vienojošas tradīcijas, kuras ir tik ļoti saugušas paudžu paudzēs, ka šobrīd šķiet pašsaprotamas. Tādas tradīcijas mums ir gan Ziemassvētkos, gan Jāņos, jo mans tētis ir Jānis, kas ir dzimis Ziemassvētku vakarā. Un līdz
ar to mums tās tradīcijas ir bijušas jau no manas bērnības, un tā viņas turpinās, un Jāņos katru gadu tiek būvēts tas ugunskurs, un mēs viņu nekad nebūvējam vieni. Jāņi ir viens no tas laiks, kad mēs visi kaut kā sabrauc kopā. Vienmēr ir tiešot, mums norās ir tāds radu, tā kā sabrauc visi kopā un tad svin. Mēs nemeklējam tradīcijas pa grāmatām, bet no vecās mātes ir tādi noteikumi, ko nedrīksti darīt, kā atkal jādara. Nedrīksti šūpot, tādi. Ģimenē no mammas Ilzes puses ienākušas pirts tradīcijas. Mans tētis uzbūvēja pirti, tad, kad man bija 7 gadi. No tā laika es arī eju pirtī. Un tad Latvijā tas pirts bums sākās, un tā jādara, un pirtīs tā ir pareizi, un tas ir nepareizi. Ha. Tas tā likās, pirts arī pats par sevi saprotam. Šobrīd Rudolfs un Marta studē. Tāpat Austra šoruden pievienosies brālim un māsai, tādēļ darba nedēļas laikā visiem būt kopā nav iespējams tik bieži. Marta stāsta, ka svētkos un vasaras laikā visbiežāk visi ir kopā norās, taču dēls Rūdis atzīst, ka labprāt nākotnē atgrieztos, ja tas būtu iespējams, šeit, norās Lizumā. Šī ir tā vieta, kur gribētos turpināt visu iesākto. Vai tas tā notiks, nav, protams, pasakām, bet Lizums ir tā vieta, kur dzīvot. Saulainais līdz, un lidotāji līdz, saulainais Lizuma pagasta Ošu mājas jau vairākās paudzēs ir bijusi vieta, kas apvienojusi dzimtas un mudinājusi izzināt to saknes. Daces Cīrulas ģimene to turpina darīt mūsdienās. Pēc studijām augstskolās 1990. gadā mēs atbraucām dzīvot ar savu ģimeni uz Lizuma Ošiem. Tā ir mana vectēva dzimtas māja, kuru viņš dabūja savā īpašumā 1926. gadā. Uzcēli savu māju 1926. gadā. Bet mēs ļoti bieži te sabraucām radi uz ballītēm, uz apaļām jubilejām, uz kapu svētkiem brauca radi, citreiz brauca vienkārši ciemoties, un tas radu pulks mums ir diezgan kupls. Man patika pilsēta. Ar laiku mans vīrs ir ļoti lauku cilvēks, un mums pilsētā bija dzīvoklis, un tad sanāca, krustmātei palika slikti ar veselību, un tās Ošu mājas tā lēnām, gāja nebūtībā. Un tad mēs pieņēmām šo lēmumu atgriezties. Un, nenožēlojam gan. Protams, bija jāstrādā. Bērni atcerās vagas, citi brauca uz jūriņu, mēs ar bērniem vagās vai arī sienu talkās mums bija jāstrādā, jo mums bija saimniecība, mums bija lopi. Manu veco mammu visi sauca pa Ošu mammu. Un Ošu mamma iemācīja savai meitai Intai maizes cepšanu, viņa savukārt iemācīja man, maizes cepšanu, ja dzīvos kāds no bērniem šeit, mēģināšu mācīt arī nākošajiem. 2011. gadā mums bija tāda vēlme satikties visiem Ošos un zīmēt radu koku. Bet es esmu mantojusi arī, kas man ir tuvāks, jo abas divas puses ir iesaistītas gan manas vecmammas, gan vectēva. Ir man dzimšana dienā uzdāvināja mana tante Maiga radu koku, un man tā kā viņu gribās visu laiku papildināt ar jaunajiem datiem. Studēju, un tad bija jāraksta bakalaura darbs, un tad domājot, ko es īsti gribētu rakstīt un kas īsti būtu tā tēma, man pasniedzēja, mums bija priekšmets tāds, kad arī pa mutvārdu vēsturi, un mēs tur arī pētījām un skatījāmies, un tad mēs tur arī rosināju uz to, ka tiem, kam ir
sena ģimenes vēsture un cilvēki, kas bijuši izsūtījumā, ka tās liecības ir ļoti, ļoti svarīgas, jo cik daudz ir tādi, kas šobrīd mums, piemēram, vecstāvs vairs nav, bet mums ir stundu garš ieraksts, kas ir īstenībā šobrīd tāda vērtība, kas, ko reāli varēs klausīties arī mani bērni un mani mazbērni. Tie ir oši, kas te piesaista, radiem patīk uz šejien atbraukt un līdz ar to arī visiem prieks satikties. Un tas, man liekas, pats svarīgākais ir šī vieta. Arī mani draugi, kas reāli ir vienkārši ciemiņi šeit, viņi arī labprāt brauc ciemos un tie arī radi. Agrāk man tas nebija tik svarīgi. Man ļoti patīk dzīvot mūsu ošos. Tā ir, tagad es izjūtu to kā dzimtas piederība dzīvojot ošos. Jauki? Ūdenim patīk pilēt no māju jumtiem lietus laikā, tecēt mazos strautiņos vai plūst lielajās upēs ar varenu spēku un atkal no jauna savienoties ar citiem ūdeņiem. Taču tas nav pieradināms. Tam netīk būt stāvošam un ierobežotam. Stāvošs ūdens ar laiku sāk duļķoties un nepatīkami smirdēt, jo apturēdams savu plūdumu, tas zaudē savu laika piepildījumu. Tāpat ar cilvēku un viņam atvēlēto dzīves laiku. Ūdens spēka cilvēki ir tie, kas dzīvo pārmaiņu un attīstības zīmē, piepildot savu dzīves laiku ar saturu un bagātinot līdz cilvēkus. Viens no spēcīgākajiem nerimstošas attīstības un piepildīta laika simboliem ir plaukstošā uzņēmējdarbība Lizumā, ar ko var lepoties gan lizumieši, gan ļaudis novadā un valstī. Spilgts piemērs ir uzņēmums Sijā Avoti SVF, dibināts 1994. gadā. Tas šobrīd ir kļuvis par vienu no vadošajiem masīvā koka mēbeļu ražošanas uzņēmumiem Latvijā. Uzņēmuma panākumu pamatā ir ilgadēja un veiksmīga sadarbība ar globālo mēbeļu mazumtirdzniecības tīklu IKEA. Sijā Avoti SVF šobrīd tiek nodarbināti aptuveni 300 strādājošie, un uzņēmums piedāvā masīva priedes un eglis koka mēbeles, kas tiek ražotas atbilstoši pasaules tirgus prasībām un eksportētas uz vairāk nekā 33 valstīm, kā arī kokskaidu briketes. Pateicoties Normunda un Ivetas Audzišu uzņēmībai, Lizumā darbojas dārzeņu audzēšanas un pārstrādes uzņēmums Sijā Dimdiņi, kas specializējies kāpofta audzēšanā. Tagadējie saimnieki Dimdiņu saimniecību saņēma mantojumā no tantes Ernas Lūses Jančevskas. Lielākā daļa pašu izaudzēto kāpoftu tiek pārstrādāti, gatavojot skābētus kāpoftus, štovētus kāpoftus, kāpoftus marinādē un marinētus kāpoftu salātus. Normunds un Iveta Audziši ir arī uzņēmuma Sijā Skrīveru saldumu īpašnieki. Saldumu ražošanas uzņēmums šobrīd ražo iecienītās konfektes Skrīveru gotiņa, piena īrisu, putoto īrisu šokolādē un citus saldumus gan Skrīveros, gan Lizumā. Pēdējos gados daudzveidīgs ir kļuvis abos uzņēmumos ražoto preču sortiments, kas apliecina uzņēmuma vadītāju nemitīgu izaugsmi un attīstību. Pastāvīgi ieviešot savā darbībā jaunākās tehnoloģijas un darba metodes, uzņēmums Rairu ir spējis savu darbību padarīt maksimāli efektīvu. Vairāk nekā 15 gadu pieredze meža izstrādē un jaunāko meža izstrādes tehnoloģiju izmantošana ikdienas praksē mežā ir uzņēmuma veiksmes formula. Uzņēmuma dibinātāji Juris Rudītis un Kaspars Raipalis šobrīd nodrošina darbu vairāk nekā 60 cilvēkiem. Šo gadu laikā uzņēmums ir strauji attīstījies, strādājot galvenokārt Vidzemes reģionā.
2007. gadā uzņēmuma panākumus novērtēja arī Latvijas valsts, kad Rairu kļuva par laureātu meža nozares gada balvā Zelta čiekurs nominācijā par inovatīvu saimniecību. Tāpat 2012. gadā uzņēmums ir oficiāli saņēmis starptautisku certifikātu Rainforest Alliance Smart Logging. Farmācijas preču mazumtirdzniecības un medicīnas preču vairumtirdzniecības uzņēmums SIA Farm-Eko 2008. gada pavasarī atklāja sanitāro preču ražotni Latvijā Lizuma pagastā un uzsāka ražot higiēniskos mitrumu absorbējošos paladziņus, ieviešot tirgū jaunas preču zīmes Sanaset un Sanapet. Apliecinot rūpes par dabā esošo resursu saudzīgu izmantošanu, uzņēmuma teritorijā šobrīd ir arī uzstādītas saules baterijas. Par lizumiešu uzdrīkstēšanos un senā mūsdienīgā pastāvēšanu kopā. Tas ir mazās alus darītavas SIA Tālavas ķēniņa alus rašanās stāsts Lizuma pagasta Kāmiešos. Vēl pavisam nesen, 2014. gada aprīlī, patērētāju vērtējumam tika nodota mazās alus darītavas ražotā produkcija. Ražotne izveidota 2 gadu laikā, bet tās jaunākais auklējums, Tālavas ķēniņa alus, jau nopērkams Lizumā, Druvienā un Rīgā. Mazās alus ražotnes īpašnieks ir lizumietis Jānis Kamarūts, bet izpilddirektors pienākumus veic viņa vedekla Ilze Kamarūte. Aldara amats, tāds, teiksim, mājas ražotāja amats ir gandrīz vai, teiksim, jāsaka, ļoti gājis mazumā. Iepriekš katrā mājā taču uz talkām, uz kulšanām, uz godiem, uz svētkiem, uz kāzām, bērēm paši darīja alu, paši cepa, paši vārīja, paši gatavoja. Tagad mēs to visu vairāk veikalā. Negribējās, ka tas pazūd kaut kur. Gan tās man tēva prasmes, gan tā latviskā alus garša. Mēs tādi vairāk varbūt tādi amatnieki, zināmā mērā tādi daļradi. Ja citi dzied korī un dejo tautas dejas, tad mēs taisam tādu tautisku alu. Lai cilvēks būtu apmierināts, lai viņš būtu paēdis un padzēris, ja? Lai viņš būtu apmierināts ar dzīvi. Un teiksim, tam latviešu cilvēkam, es domāju, visgardākā ir latviešu rudzu maize ar latviešu sviestu, un ja vēl var pie pusdienām vai vakariņām iedzert vienu kausiņu īsti latviešu alus, kas darināts no Latvijas produktiem un Latvijas ūdens, tad es domāju, tas cilvēks varbūt arī apmierināts ar dzīvi. Ražotnes telpas iekārtotas no lieliem laukakmeņiem savulaik mūrētā lopu kūtī, kas ilgu laiku stāvējusi tukša. Aivara sieva Ilze atzīst, ka 2 gadu laikā paveikts milzu darbs, lai ēkā izveidotu ražotni, kas atbilst visām pārtikas un veterinārā dienesta prasībām. Tagad biezais mūris palīdz nodrošināt darītavas telpās vienmērīgu gaisa temperatūru gan ziemā, gan vasarā, kas alus darīšanas procesā ir ļoti būtiski. Ražotnē lielākā telpa atvēlēta alus raudzēšanai. Alus rūkst no ozolu koka gatavotos kublos, kuru ietilpība ir no 700 līdz 800 litriem. Ilze un Aivars uzskata, ka ozolu koka kubliem, kas ir meistara roku darbs, mūžs ir daudz ilgāks nekā rūpnieciski ražotajiem. Tas process jau īstenībā ir ļoti ilgs. Ja mēs no paša sākuma ņemam, kā mēs pavasarī iesējam miežus un pēc tam iegūstam rudenī graudus, un tad mēs tos graudus par iesalu pārtaisam. Ja? Tas ir tāda viena liela procesa sastāvdaļa. Pats brūvēšanas process aizņem, teiksim, 1 dienu, un tad raudzēšana nedēļu līdz 2 nedēļām, un tad nostādināšana pēc gatavošana, tas apmēram mēnesi, vismaz mēnesi. Līdz ar to no paša alus darīšanas sākuma līdz gatavam produktam paiet vismaz 1,5 mēnesis.
mēs jau nevaram izvēlēties to vietu, kurā mūsu senči dzimuši. Ja? Nu, tā ir tā dzimtas māja, un šeit to alu arī agrāk, es saku, darīju, un te ir man vecā māte dzimusi, un viņas tēvs dzimis, un tā tālāk. Tā kā, nu, tā ir kāmiešu lizums. Tas ir tas, kas man ir, teiksim, tāds dzīves pamatus arī ielicis. Lizums var lepoties ar jauno paudzi, kas pārmantodama vecvecāku un vecāku dzīves ziņu un vēlmi savu laiku piepildīt ar saturu, atrod un iegulda savu laiku kādā sev svarīgā jomā. Viena no jomām, kas kuplā skaitā pulcina lizumiešus, ir motokross. Man ar močiem viss sākās jau kaut kādā ļoti agrā bērnībā, kad man bija pirmie Krievu kaut kādas mopēdi un kaut kādi tādi braucamie. Un tad 2007. gadā es sāku pirmajās sacensībās, tepat Lizumā nobraucu. Pirmās sacensības un pirmā vieta. Tā bija kaut kāds mērķis vai kaut kas tāds un gribējās braukt. Un tā līdz šai dienai katras sacensības ir apmeklētas. 2011. gadā es braucu Superkausā, man bija otrā vieta. Latvijas un Baltijas čempionātā Endurokrosā man bija pirmās vietas, un Latvijas čempionātā motokrosā arī bija pirmā vieta A14 klasē. No sākuma tētis nopirka zāģi mazo motrīti uzraujamo. Pēc tam no sākuma draugi tikai stumdēja. Mums bija 3 un Andrim bija 4 vai 5 gadi. Un tad nopirka līfonus mazus, tad ar vien lielākus. Patīk braukt ar motru un adrenalīns liels. Protams, kad ir patīkami lizums un visas pateikt, ka tu esi no tāda maza miesta un tu vari braukt Baltijā pa priekšu un izstāstīt, cik lizumā ir daudz gončiku un trases un viss. Bet būtu vēl foršāk, ja lizumā uztaisītu kādas sacensības, tad vietējie redzētu, kāds notiek un tomēr tas lizums būtu tā skaļāk pateikts. Piemēram, ziemā tu aizbrauc un citi domā, ka mēs esam no Zila ezerzemes, bet īstenībā mēs esam no Lizuma. Lizums nozīmē mājas, to, ka visa bērnība ir pa šiem laukiem un dumībās sadarītas visādas blēņas un kaut kas lietas labi arī darīt, tomēr. Tad, kad tu uzvari un paziņo, no kurienes esi un daudzi pat nezin, kur tas atrodas. Lauku garšņi patīk, lizumieši patīk. Gaiss. Tepat vien līdzās ar grūti tveramu un mērāmu raksturu, tik viegls un neuzbāzīgs. Gaisam pieder putnu spārni, vēja raksturs, vieglais pieskāriens vai pat spēcīga dunka. Abrīnojams ir gaisa spēks, bez tā nav iespējami nec mūsu ieelpas brīži, nec radošā kustība, jo pateicoties gaisam veidojas mūsu savstarpējās attiecības, satiekas un īstenojas idejas un domas. Ar gaisa spēku apveltītie ir mūsu radošie lizumieši. Muižas laikos muižkungam piederošā Klēckās sabiedriskās dzīves centrs pulcējis ap sevi lizumiešus kopš 20. gadsimta 30. gadiem. Laiki ir gājuši uz priekšu, bet nekas nav mainījies. Arī šodien mākslinieciskā pašdarbība ir ne tikai radošā gara uzturētāja, bet arī cilvēku savstarpējo attiecību veidotāja. Skumst mana dvēsele skumst, kā zvejas tīkli jūras krastā skumst.
Kora pirmsākumi Lizumā meklējami jau 19. gadsimta beigās, laikā, kad latviešu tauta gatavojās 2. vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem. Šobrīd vairāk kā 20 gadus kori vada Anita Ledaine. Kora sastāvs laika gaitā ir mainījies, taču tā kodols vienmēr ir palicis nemainīgs, uzturot Lizumā kora dziedāšanas garu. Koris visos laikos aktīvi iesaistījies novada un pagasta kultūras dzīves veidošanā. Spilgtākie notikumi kora dzīvē saistīti gan ar braucieniem uz Austriju, Lietuvu, gan piedalīšanos visos līdz šim notikušajos vispārējos latviešu dziesmu svētkos. Taču emocionāli spilgtākais mirklis piedzīvots 3. atmodas laikā, kad Velēnas baznīcā tika izpildīta Lūcijas Garūtas kantāte Dievs, tava zeme deg. Mūzika visos laikos ir veidojusi savstarpējās attiecības starp kora dalībniekiem, stiprinot kopības sajūtu un atbildību, tieksmi pēc augstākiem ideāliem mūzikā. Par sevi ir kustība, un kustība jau ir virzība un attīstība. Ja nenotiek kustība, tad mēs tā sastīkstam, kas nenotiek. Un kustībā jau cilvēks arī attīstās un virzās uz priekšu. Tautisko deju soli Lizumā uzsāk jau no 4–5 gadu vecuma, un to turpina darīt līdz sirmam vecumam. Ar dejotājiem kopā visilgāk šajā posmā ir tautisko deju vadītāja Elita Dūte. Dejā cilvēks uzņemās atbildību par kolektīvu, par savu partneri, par visiem, kas ir saistīti ar deju. Katrā mēģinām ar jautru, vienmēr notiek kaut kas interesants. Un pat ja kādam kaut kas atgadās, mēs nevis apsmējam, bet mēs smējamies kopā visi. Vienām ir vairāk pasākumu. Sadanči regulāri, dziesmu deju svētki. Es ceru, ka es varēšu dejot vēl līdz sirmam, bet... Jā, mēs ar Džordžu salauzājāmies slepeni. Un tad viņu izsauc steidzamās darīšanās uz Meksiku. Un kopš tās reizes es viņu vairs neesmu redzējusi. Neesi vairs redzējusi? Jā. Es tikai dzirdēju, ka viņš sot nošauts. Nošauts? Jā, viņš atdeva savu dzīvību, glābdams citu dzīvību. Kāda varonība? Jā, viņš bija varonis, ja reiz apprecēja mani. Saproti, kopš tās reizes, kad mēs satikāmies, viņš ne acu nav uzmetis cipēm. Cik skaisti! Jā, ja vien Teātra spēlēšanas tradīcijas Lizumā nemainīgi saglabājušās no 19. gadsimta otrās puses līdz mūsdienām, nododot skatuves mākslas mīlestību paudžu paudzēs. Savējie arī mūsdienās ļoti ciena un atbalsta Lizuma amatieru teātri Daiva, kuru vada režisore Solveiga Vilka. Ir pat piedzīvota pirmizrāde, uz kuru skatītāji stāvējuši pēc biļetēm vairākus metrus ārpus kultūras nama, lai redzētu jauno sezonas sniegumu. Nu, protams, ja vien var akli uzticēties savam vīram. Jā, es arī vienmēr akli uzticējos sabriem. Manā teātris Daiva ir īpaši ar to, ka pirmkārt šeit visi var justies tā, kā viņi ir. Viņi ir tādi, kādi viņi ir dzīvē, un viņiem nav jāizliekas un nav jātēlo nekāds lomas. Un tad līdz ar to mēs varam darīt visu, ko mēs gribam darīt, jo galvā mēs spēlējam teātri.
Un tā tiešām ir liela ģimene. Līzuma lauku kapela ar tās vadītāju Miervaldi Vilni muzicē un dzied jau gandrīz pusgadsimtu. Lauku kapela jau cik es atceros, kad no 65. gada pastāv. Toreiz salasījāmies kopā, jo uz šodienu, ko jūs redzējāt, kas spēlēja, mēs 4 esam tie vecmeistari no tiem laikiem. Tad, kad mēs spēlējam, tad mums vairs savas skaitas nav prātā. Bet tie, kas klausās, arī tie aizmirst savas skaitas un aplaudē. Es jau ar līdzumnieku tik tālu saistīju, zini, ka man jau līdzumnieki bez manis nevar iztikt, kapela nevar iztikt, un viņi brauc man pakaļ. Un aizved atpakaļ godīgi mājā arī. Man Ilmārs Pumpurs ir novēlējis spēlēt līdz 100 gadu vecumam. Un ar tādu domu es spēlēju arī šodien. Līdzums ir mana dzimtā vieta. Līdzumu es neesmu atstājis un neatstāšu ar laikam. Viņa smējās par manu šauli, ka man jābūs vai puskilometru gara. Attiecības ar pagātni un tautas tradīcijām palīdz izkopt Līzuma amatnieku kopa Laipa un pirms gada izveidotā folkloras kopa. Bet, lai tādu nolaust, tur ļoti daudz darba, un tas ir darbības process. Bet vispirms ir jāsagatavo tie materiāli, jāsarēķina, cik daudz vajag viena katras krāsas pavadienu un tā tālāk. Un tad jāsaver tie celu galdiņi, katrā caurumiņā tur saver pavadienus. Katras krāsas iepriekš sarēķinās, cik vajadzēs. Un tad viņus ver celu galdiņos, tajos caurumiņos iekšā. Un tad viņus saver. Laušanas procesā viņš ir tā, kad griež, izver cauri un pagriež. Un tad mainās šķīriens un tādā veidā veidojas. Tāds ir tas process un tehnika, kādā veidā tas notiek. Lai ir saule, mēnesis, lai ir zvaigznes, lai ir... kā šito zīmi sauca? Māras zīmi. Tu jau pēc grāmatas. Jā, grāmata ir Māras zīme, tā lai cilvēkam rokas nesauc to nesāp. Jā. Un ausakrīti parasto mūsu latviešu, kur tie cimdi nonāk. Bērnu, mazbērnu rokās, draugu rokās, kādu paziņu rokās. Nu, daudz ir bijuši aizgājuši. Ir Norvēģijā, ir Dānijā, ir Vācijā, ir Zviedrijā, un Amerikā arī tagad jau ir. Kalāņu mājas stāsts tik tiešām izzināms vairākos gadu simteņos.
Šeit, mājas Rijā, pirmo reizi zemnieku bērniem tika noturētas mācības, ko vadīs rakstnieka Apsīšu Jēkaba tēvs. Vēlāk arī pats Apsīšu Jēkabs, beidzis Cēsu skolotāju semināru, devies par skolotāju palīgu līdzi savam tēvam skolot bērnus Velēnas draudzes skolā, Sinoles pagasta un Malmuižas skolā. Liela nozīme Apsīšu Jēkaba dzimtās mājas saglabāšanā un muzeja izveidē bijusi Apsīšu Jēkaba mazmeitai Margrietai Birumai, kurai, atgriežoties dzimtenē pēc izsūtījuma gadiem, bija sapnis un redzējums, ka šī māja, kā latviešu gara simbols, ir nepieciešama pašiem lizumiešiem. Pateicoties spēcīgam lizumiešu kodolam, Annai Ķerzumai, Vilnim Zvaigznītim, Natālijai Ločmelei, Smuidrai Gaidlasdai, Silvijai Olastei un daudziem citiem, tapa Apsīšu Jēkaba muzejs laikā, kad kolhoza Spars priekšsēdētāja bija Dzidra Ozola. Kurš mums cits, ja ne mēs? Jo, ja mēs nedziedāsim, tad dziesmas jau var stāvēt plauktā, bet ja viņas neskan, viņus vienkārši nav. Un tādēļ mēs dziedām. Ļoti liels spēks šeit tautas dziesmē. Un es iegūstu tikai pozitīvas emocijas. Bet mēs esam gandrīz iemācījušies visus. Šķiet, ka lizuma sirds straujāk iepukštas, braucot garām baltajai lizuma zīmei, tad cauri Ozola alejai, kas savas zaru plaukštas atvērusi, vienmēr aicina doties dziļāk, senajā muižas centrā, no kurienes mūsdienās kūsā lizuma dzīvība. Lizumietis – jauns, brīduma gados vai pieredzes bagāts mūža nogalē. Lizumietis – ar stiprām paudžu saknēm vai ienācējs, kas saudzes ar lizumu iesakņojies šeit. Viņš lepojas ar vietu, no kurienes nācis, spēj būt darbībā un attīstībā, rada un iedvesmo arī citus to darīt. Katram cilvēkam ir sava vieta, un viņš agrāk vai vēlāk viņš to vietu atrod. Jā, mana vieta ir Lizums. Es neesmu dzimusi Lizumiete, bet te ir manas mājas. Te ir vieta, kur es vienmēr gribu atgriezties un kur patīk atgriezties. Es nevaru iedomāties, ka es varētu dzīvot kaut kur citur. Lizumietis esmu, un tāds arī paliek. Un Lizums vienmēr tā kā iet uz apli, vienmēr kustās, un te ir dzīve, un man būtu ļoti grūti braukt prom. Vakarā tu dzirdi Lakstīgals, un gaiss ir pilnīgi savādāks, un cilvēki ir savādāki, un īstenībā Lizumā viss notiek joprojām. Ar to savu nesteidzīgumu un tādu mieru, laikam ir tas lielais potenciāls, man liekas, kas varētu te pievilināt arī citus cilvēkus. Lizumā cilvēki ir tādi, kas pamatā nepadodās grūtību priekšā. Iet, dara un cīnās par to, ko grib, to, ko tic. Daži saka, ka grib kaut ko darīt, bet pēc tam atkal pārdomā, bet nesaka, ka grib, bet to izdara. Paturiet to visu garu, kas šodien valda šite kultūrā, mākslā, sabiedrībā. Un, kā es saku, turēties man līdzi. Katrs no mums ir tik dažāds, taču tikai kopā mēs veidojam un radām Lizuma dzīvības garu.
Thank you.